Ir jau satumsis, bet Saldus tirgū skan mūzika un ir liela rosība, gan pārdevēji, gan pircēji. Te jau otro reizi tiek rīkots vakara tirgus. Ideja, ka tāds būtu nepieciešams, izauklējis mājražotājs Toms Ādlers, kurš cep maizi. Saldus tirgū viņš ar savu produkciju bijis 2 gadus, līdz iedomājies, ka esošais tirgus darba grafiks ir ērtāks cilvēkiem, kuriem nav jābūt algotā darbā, bet sestdienu rītos neviens vien pēc saspringtas darba nedēļas dod priekšroku ilgākai pagulēšanai. Sāku kaut kā pētīt to visu tirgus apkārtni, skatīties, kā cilvēku plūsmas mainās, kā viņi veidojās. Un tad es sapratu to, ka ļoti liela auditorija nemaz nevar atnākt uz Saldus tirgu, ko es varbūt saskatu pa ļoti tādu neizmantot potenciālu, jo Saldu ir ļoti attīstīta ražošana. Toms Ādlers neslēp, ka mājražotājiem konkurenti ir lielveikali un ap Saldus tirgu tie ir vairāki, tāpēc iespēja ar pircēju satikties arī vakarā ir svarīga. Jo pa dienu jau daudz netiek uz to tirgu, un sestdienā, kas nenāk, tad nāk, šodien iespēja, kad pēc darba var nākt. Tā es domāju, ka ļoti labi. Domāju, ka svētku laikā šādu papildus tirdziņu viņi jau arī izkrāso pilsētu. Pilsēta paliek gaišāk. Būtu krietni jāpacīnās, lai šī izvērstos kā tāda tradīcija gadu garumā. Lielveikals strādā katru dienu un līdz vēlam vakaram. Viņi varēs stāvēt līdzās šim. Islāms ķērpīts priklāts. Mājražotāji atbraukuši no daudzām vietām un galdā cēluši maizi, dažādas konditorijas un kulinārijas gardumus, pārstrādātus augļus un ogas. Ar saviem darinājumiem atbraukuši arī amatnieki un rokdarbnieki. Te ir arī produkti veselībai un ķermenim un, protams, neiztikt bez svētku rotājumiem. Skaisti. Ko varētu pateikt? Nekāda vaina nav. Es pirmo reizi nebiju, tad teicu, ka neesot tik labs, bet šoreiz es domāju, ka normāls. Jums arī būtu ērti tādā vakarā nākt uz tirgu? Jā, noteikti. Tas jau, protams, mēs nestrādājam, ir brīvs, tad ir iespēja atnākt. Tieši tā. Darba dienas beigas, tad šis ir vispiemērotākais laiks. Saldus vakara tirgus šobrīd tiek rīkots 2 reizes mēnesī piekdienās, bet Toms Ādlers cerīgi raugās, ka drīz tas notiks regulāri reizi nedēļā. Ieva Benefelde, Lants Perševics, Skrundas televīzija.